Labdien! Šobrīd es atrodos Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas bibliotēkā. Bibliotēka, kas ir vistiešākā saistībā, un es šeit gribētu teikt tādā ļoti taustāmā pat saistībā ar šīs ēkas arhitektu Vilhelmu Neimani, kurš bija arī šī muzeja pirmais direktors. Tad, kad muzeju uzcēla 1905. gadā kā Rīgas pilsētas mākslas muzeju. Ir gadi gājuši, ir mainījušās varas, ir mainījusies ideoloģija, muzejs ir palicis stabils, tāds, kādu to savā laikā iecerēja Vilhelms Neimanis. Stabils, bet arī attīstījies un, protams, mainījies. Ja mēs atgriežamies tālākajā pagātnē, tad 18. gadsimts ir tas, kurā es tomēr gribētu uz mirkli pakavēties, jo 18. gadsimts ir laiks, kad pie mums šajā te tagadējās Latvijas teritorijā mākslas darbi galvenokārt koncentrējas, teiksim, lielo piļu īpašnieku, tātad zemes īpašnieku rokās, pilsētā tirgotāju rokās, bet varbūt nedaudz mazāk. Galvenie jau bija šie lielie Latvijā šie zemes īpašumi un šī brīnišķīgā vēsturiskā apbūve, ko piepildīja arī mākslas darbi. 18. gadsimta beigās sāk veidoties pavisam jaunas attiecības starp mākslas darbu, tātad arī mākslinieku un tātad šī darba radītāju, un sabiedrību kopumā. Sāk parādīties izstādes, tiek organizētas, un parādās pirmie publiskie muzeji, kas tiek veidoti un dibināti Eiropā un arī šeit Rīgā. 1794. gadā tāds ceļotājs Kārlis Snells ir rakstījis savā apskatā par Rīgu, ka šai pilsētā, es citēju, ka šai pilsētā daudz priekšzīmīgu gleznu kolekciju, un Rīgā atrodami arī visdažādākie dārgu retumu krājumi. Tātad šis mākslas kultūras slānis, mākslas mantojums arī, vai tā laika, teiksim, visi tie procesi, kas notika apkārt, viņi veidoja arī jau uzkrājumus privātās rokās. Un 1773. gadā Rīgas rāte saskaņā ar Nikolaja Himzeļa, teiksim, novēlējumu izveido pirmo publisko muzeju šeit, šajā reģionā, kas vispār pēc visiem parametriem ir, ja es nemaldos, trešais vecākais publiskais muzejs Eiropā. Šajā muzejā ir arī nedaudz mākslas kolekcijas, bet tas nav primārais, kas veido šī muzeja krājumu. Tur ir pavisam citi materiāli, un tādēļ mūsu stāstā ienākusī persona Vilhelms Neimanis šo datumu, 1773. gadu, neuzskata par Rīgas mākslas muzeja dibināšanas datumu. Viņš par sākumu atzīst 1816. gadu, kad tiek Rīgā izveidots tā sauktais gaumīgais mākslas kabinets. Man ļoti patīk šis nosaukums, gaumīgais. Un tas kabinets izveidojas saistībā ar noteiktu
teiksim, tādu sociālu, varbūt, un kulturālu parādību, kas arī šajā te periodā, 19. gadsimtā, ir ļoti raksturīga. Šī mākslas dzīves aktivizēšanās un dažādas pilsoniskās iniciatīvas ļoti attīstās. Un šīs pilsoniskās iniciatīvas, pieņemsim, veido literāru praktisko pilsoņu apvienību. Ar ko nodarbojas šī pilsoņu apvienība? Viņi nodarbojas ar izglītojošo funkciju, ar šo kultūras funkciju. Un šīs teiksim, apvienības viens no tādiem redzamajiem darbiem un virzība ir arī šis gaumīgais mākslas kabinets. Un šeit jāpiemina ir virsmācītāja Liborija Bergmana vārds, protams, kas ir ļoti, ļoti nozīmīga persona, ja mēs runājam par mākslas muzeja sākotni Rīgas pilsētā. Tad nāk 1868. gads, kad mēs runājam, jau sākam runāt par pilsētas gleznu galeriju. Tātad mazais gaumīgais mākslas kabinets ir izaudzis līdz galerijas statusam. Un mēs runājam par atkal vienu personību, kas nāk ar savu kolekciju. Ļoti pretrunīga personība, neordināra, tas ir Domenico de Robiani. Un tātad ir izveidojusies šī gleznu galerija un sākas arī dāvinājumi, jo izrādās, ka šeit mūsu pilsoniskajā sabiedrībā, kāda Rīgā pastāv, ir sakrājušās pietiekami lielas mākslas vērtības, kā jau mēs atceramies no iepriekš citātā, un seko dāvinājums šai gleznu galerijai, jo ir pilsētā vieta, kur to izlikt, eksponēt un apliecināt, un tādējādi ar šiem dāvinājumiem šī pilsoniskā sabiedrība apliecina savu piederību vietai, tātad pilsētai, un piederību tām kaut kādām idejām arī, kas par mecenātismu un kā to attīstīt, tātad tai laikā ir diezgan būtisks. Un 19. gadsimta beigās ļoti nopietni šajā te kultūras, teiksim, dzīves apritē ienāk Vilhelma Neimaņa vārds. Vilhelms Neimanis, kurš pēc secinājumiem, ko ir izdarījuši pētnieki, var teikt, ir bijusi ļoti aizrautīga persona, ļoti tāda, kas ir interesēsies par ļoti daudzām lietām, ļoti daudzpusīga personība un ar lielām darbspējām. No 1878. gada līdz 1895. gadam, viņš bija Daugavpils galvenais arhitekts. Ir vadījis Rīgas doma baznīcas restaurācijas procesu. Izglītība, tātad akadēmiski izglītota personība, Leipzigas universitātē mākslas maģistra grāds iegūts, un ir bijis saņemts viss šīs oficiālās Krievijas impērijas būvtiesības strādāt ar šiem būvniecības objektiem, un bijis kā mācības spēks Rīgas Politehniskajā institūtā. Tātad ļoti daudzpusīga personība, un personība, kura daudz strādāja, es gribētu teikt, un neatteicās no tiem darba pienākumiem. Un tad ir, protams, šī interesantā visa epizode ap to, ka Rīgā, ja tā var teikt, lietot kaut kādu revolucionāro terminoloģiju, nobriest situāciju, ka Rīgā ir vajadzīga vieta šo mākslas kolekciju, kas ir uzkrātas, eksponēšanai lielāku vietu, jo, pieņemsim, eksponēšanu, teiksim, Kerkovijus namā, kur tā vienu brīdi atradās, tas bija pa šauru un tas nekur arī nederēja. 1897. gadā notiek Rīgas pilsētas mākslas muzeja konkurss,
kur starp citu tas ir arhitektūras skiču konkurss, kur starp citu Vilhelms Neimans nepiedalās. Viņš ir žūrijā. Un pirmā iecer atvēlēt muzeja ēkai vietu ir tas placis pilsētā, kur tagad atrodas Latvijas Nacionālais teātris. Bet, kā saka, teātra ēkas būvniecība, ja tā var atļauties teikt, aiziet pa priekšu. Un 1901. gadā tiek izvēlēta muzejam vieta šeit, kur atrodamies, tas ir Esplanādes malā. Sākotnēji ar ieeju ir plānota ēka ar domu, ka ēka būs ar ieeju no stūra, no Elizabetes un Valdemāra ielas stūra, kas nebūtu neinteresants risinājums, un tiešām šķiet, ka, teiksim, tālākā attīstības gaitā, ja tā tiktu uzbūvēts, tad tālākā attīstības gaitā tur varēja veidoties ar interesantiem, varbūt iekšpagalmiem vai vēl kaut kas. Tā kā, bet, tas būtu varējis, ja būtu. Bet ir jau tajā laikā, kad ir ap to 1901. Gadu, jau ir pieņemts lēmums, teiksim, tāda ir viedoklis, ka ir jābūt garenbūvei. Tātad viņi nedaudz šķībi ielikta pret toreizējo Nikolai ielu, tagadējo Valdemāra ielu. Šajā laikā visu šo periodu notiek tādas nelīdz galam, teiksim, pamatojums šobrīd tai situācijai, kā Vilhelms Neimans kļūst par direktoru, jo viņš kļūst principā par direktoru, un klātesošu viņš kļūst vēl pirms muzeja uzcelšanas. Jo to nosaka tāda situācija, ka šim cilvēkam, kurš strādā pie muzeja, strādātu vai domātu par muzeja arī projektēšanu, pirmkārt ir jāpārzina kolekcijas, tās, kas ir viss tas materiāls, kas ir savākts, ir jāizprot un jāsaprot muzeja galvenie uzdevumi un funkcijas. Un kā ir jāspēj būt tādam, kas var, teiksim, kaut kādā veidā arī virzīt visu to projekta gaitu. Šādu lielu objektu, teiksim, būvniecība nekad nav bijis viegls process. Un 1902. gadā arī Rīgas pilsētas valde lūdz Neimani izstrādāt ēkas skiču projektu bez konkursa, jau, ja tā mēs varam teikt. Tātad viņš ir pietiekami zinām persona jau šeit, viņš ir sev pierādījis, viņš spēj nopamatot, kādam ir jābūt muzejam, un braukājot pa Vakar Eiropu, Rietum Eiropu, viņš ir diezgan rūpīgi skatījies un vācis savu veidu arī informāciju par muzeja būvniecībā, un to, jo Eiropā šajā periodā 19. gadsimta otrajā pusē un beigās būvējās patiešām ļoti daudz muzeja ēkas. Bet, kas ir ļoti interesanti, Neimanim tiek dota atļauja, teiksim, izstrādājot ēkas skiču projektu, atļauj izmantot iepriekšējā konkursā pieņemto vai godalgoto darbu idejas un kaut kādas ierosmes ņemt. Ir sajūta, ka Neimans to nav izmantojis šo tādu šo doto atļauju, jo viņam ir, kā es gribētu teikt, viņam pašam ir skaidrs, ko viņš grib darīt. Un viņš taisa tātad savu šo garenbūvi jau, kā es jau pieminēju, un 1903. gada 3. februārī
viņa projekts, izstrādātais skiču projekts, tiek no pilsētas vadības puses arī pieņemts. Tas ir projekts, kurā Vilhelms Neimanis ir apvienojis, ja mēs runājam par kolekcijām, pilsētas kolekciju, pilsētas piederošo kolekciju, Rīgas mākslas biedrības Kunstvereina kolekciju, vieta ierādīta ir tā sauktajai Brederlo kolekcijai, un vēl ir šī skulptūra zāle un ir grafikas kabinets. Un tātad tas ir tās galvenās sadaļas šajā te projektā, bet, kas ir ļoti būtiski, Vilhelms Neimanis, strādājot pie šī muzeja projekta un pēc tam tālāk to arī reklamējot un stāstot par to un rakstot rakstus arī par to, kas ir saglabājušies un nonākuši līdz mūsdienām, viņš īpaši uzsver, ka publiskais muzejs, un te mēs tiešām runājam visos aspektos par publisko muzeju, ka šis publiskais muzejs ir ļoti svarīgs līdzeklis tautas izglītošanā. Tātad muzeja kā izglītības iespēju, vietas nodrošināšanu, muzejs kā noteiktā izglītības līmeņa, teiksim, celšanā sabiedrībā, Neimaņa prāt ir ļoti nozīmīga lieta. Un to es gribētu teikt, ka tā, protams, ir 20. gadsimta šis uzstādījums, tas ir muzejs vai 20. gadsimta pats sākums, bet Neimanis ļoti pareizi un ļoti pārliecinoši zināja to, kādam ir jābūt šim muzejam, kas ienāk šajā te kultūras pasaulē, ienāk 20. gadsimta sākumā. Ir jārada vēl papildus, mēs varam teikt, ka viņš ir uzsvērs, ka mākslas darba eksponēšanai ir jārada maksimāli labi apstākļi, lai tas mākslas darbs izceltos, lai viņš tiktu izeksponēts tā, lai viņš spētu uzrunāt skatītāju un dot vislielāko atdevu. Muzejā ir jāveido katalogu un ceļvežu, uzskata Neimanis, jo tas arī ir pie šī te informēšanas un pie šīs te izglītošanas. Pie izglītošanas ļoti būtiska ir skolēnu un strādnieku, kā viņš sauc arī saka, strādnieku ekskursijām muzejā. Un tās ir obligāti jāvada, jo ir jābūt šim papildus stāstam, lai labāk saprastu visu to. Ja. Tad, protams, ēka pati jau, kas ir, ko Vilhelms Neimanis, kā saka, uzzīmēja un radīja pēc viņa skices, ir ļoti monumentāla. Un tad viņam arī ir šis uzsvars, ka ēkai ir jābūt monumentālai, lai ieejot ēkā, atverot durvis un ieejot ēkā, būtu šī tā kā sajustu mākslas elpu, kā saka, mākslas elpu, ka tā, kas aptver tevi visu. Vēl, kas ir ļoti interesanti, mums reizēm liekas, jo graznāks telpas, jo labāk. Ja? Nē, tā tas nemaz nav. Tātad ekspozīcijas telpas nevar būt pārmērīgi greznas, ir ļoti nopietni jādomā pie tā, kādām ir jābūt šīm pamatekspozīcijas telpām. Bet Vilhelmam Neimanim ļoti patika, un tas ir, protams, tā ir arī tā laikiezīme, ka jābūt šī iespējai, kad mākslas darbu foni, teiksim, šīs sienas ir dažādās krāsās krāsotas un ar domu, lai labāk izceltos mākslas darbi. Un jābūt tiem piemērotiem, pieņemsim, vācu 19. gadsimta vidus glezniecība ir jābūt eksponētai uz olīvu krāsas, teiksim, sienām, holandiešiem uz sūnu zaļām, vai skulptūra zālē ir jābūt šim sarkanbrūnajam kaputmortam, šim tonim. Katrā gadījumā Neimanis pie tā ļoti daudz arī piedomāja. Un tā 1903. gada 15. maijā tika likts pamatakmenis
muzeja ēkas celtniecībai, un savukārt 1905. Gada pārdzīvojot 5. gada revolūciju arī, kas Rīgā bija pietiekami satricinoša, muzejs septembrī tika atklāts apmeklētājiem. Muzeju ļoti dažādi vērtēja, muzeja ēkas šo arhitektūru vērtēja ļoti dažādi, bet neskatoties ne uz ko, uz ļoti arī kritiskiem vērtējumiem, neskatoties uz tiem, muzejs kļuva un pamazām uzņēma, pieaug savā stiprumā, kļuva par ļoti, ļoti būtisku Rīgas kultūra telpas daļu. Arī šeit, teiksim, arī vizuālo, tādu arhitektonisko daļu, bulvāru, Rīgas bulvāru lokā, ļoti vērtīgs, teiksim tā, vērtīgs arī objekts. Un, protams, šai sakarā mums ir mūžīgi jāatceras Vilhelms Neimanis, kurš gan kā arhitekts izpildīja savu pienākumu un darbu pēc vislabākās, kā mēs teikt, pēc vislabākās sirdsapziņas un ieinteresētības. Un, protams, Vilhelms Neimanis kā muzeja vadītājs, kā muzeologs, es atļaušos tomēr teikt, kaut gan viņam nav šāds grāds, viņam nav un tāda toreiz nebija, bet šī izpratne par muzeja vietu sabiedrībā, par muzeja vietu, kas tikai ejot 20. gadsimtam uz priekšu, tikai palielinājās un nostiprinājās, tā Vilhelmam Neimanim jau bija sākotnēji stājoties amatā. Lai gan šis muzejs nesa Rīgas pilsētas mākslas muzeja vārdu, mums tomēr ir jārunā par muzeja direktora un ēkas arhitekta Vilhelma Neimaņa tādu plašāku redzējumu, jo viņa vērtējumā šim muzejam bija jākļūst un iecerē bija jākļūst par visa Baltijas reģiona mākslas muzeju. Un līdz ar to jāveido programma bija arī tāda, kas aptvertu šo te Baltijas reģionu, un tas bija darīts gan saistībā ar izstādēm, gan arī domājot nedaudz par krājumu komplektēšanu, varbūt nedaudz mazāk, bet tieši ar izstāžu darbību. Tātad mēs varētu teikt, ka ar šo laikmetīgo mākslas procesu tika aptverts plašāks reģions. Un tā arī ir milzīga tā laika, es gribētu teikt, novitāte un Vilhelma Neimaņa tālredzīga domāšana.